Ar lieliem soļiem tuvojas Ziemas olimpiskās spēles Vankuverā, bet de facto nolēma paraudzīties, kā sporta federācijas izmantojušas valsts piešķirtās naudas balvas par pērngad izcīnītajām medaļām vasaras olimpiskajās spēlēs Pekinā. Izrādās, Ritiņbraukšanas federācija ar piešķirto naudu rīkojasies, maigi izsakoties, nekorekti. BMX sportista Māra Stromberga Pekinā izcīnītā zelta medaļa bija ļoti sevišķa Latvijai. Zelts, turklāt sporta veidā, kurā pirmoreiz cīnās par olimpiskajām medaļām. Neilgi pēc uzvaras valdība Ritiņbraukšanas federācijai piešķīra naudas balvu 25 000 latu. Prēmijas mērķis – BMX sporta veidu un jaunatnes sporta programmu attīstība. Pagājis gads, bet BMX klubi šo naudu tā arī nav ieraudzījuši. Gads ir nosteidzies, un es arī aizgāju tīri personiski, kā no treneris vai kā tās visas tās lietas bīdītājs arī, un tīri uzprasīt, kur mēs esam izlietojuši to naudu. Tas izlietojums tika piestādīts, kur viņi ir it kā izlietojuši viņu, un tad, protams, radās daudz dažādāk jautājumu, vai mēs esam pagājuši uz priekšu, vai tas ir pamatot izlietots vai kādā ziņā, un ko tas ir devis mums šogad, kā gadu pēc olimpiādas un arī nākotnē skatoties. Neziņā par naudas izlietojumu plecus raustīs pat par BMX atbildīgais federācijas viceprezidents Jānis Siliņš. Atskaite pieprasīta Ritiņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārai Itai Ērtai, un dokuments atklājas, ka federācija ar mērķi jaunatnes sporta attīstība sapratusi automašīnas līzingu, apdrošināšanu un remontu, trenažieru iegādi vienam klubam, fotofinišu un nedaudz no izdevumiem saistīti ar Eiropas čempionāta kārtām. Tas bija valdes kompetencē. Katrā ziņā es tomēr uzskatu, kad varēja mums BMX, kas pārstāv BMX, vienā otrā gadījumā pajautāt, ko mēs BMX saime, kā domājam šo naudu izlietot. Bet es arī saprotu to, kad tur tā prasība ir diezgan ātri, programmas iesniegšana Izglītības zinātnes ministrijā ir, vajadzēja diezgan steidzīgi to izdarīt, un ģenerālsekretāri izmantoja savus pilnvarus, ko viņai uztic, ko viņai deleģē Latvijas Ritiņbraukšanas federācijas statūtu. Tikām Ivo Lapučs pieprasījis un izpētījis arī atskaitē pievienotos čekus par valdības piešķirtās prēmijas izlietošanu. Tad atklājies pavisam nesaprotams fakts. Lielākā daļa maksājumu, kopumā par aptuveni 14 000 latu, veikti vēl līdz tam brīdim, kad valdība lēma par naudas piešķiršanu, pat vēl vairāk. Tobrīd olimpiāda Pekinā vēl nemaz nebija sākusies. Viens otrs rēķins pat aizķēries no 2007. gada. Tas liek vaicāt, vai tie nav vienkārši piemeklēti čeki, lai attaisnotu izdevumus. Tie materiāli, kas mums redzam no valdes piestādītie līdzekļu izmantošanas atskaitē, ir bijuši izmantot arī pagājušā gadā, bet es teicu, ir bijuši jāatdzēš parādi kaut kādi. Un par to, ka šie līdzekļi ir aizgājuši kaut kur nepareizi vai kaut ko tādu, man nav mazāko aizdomu. Mēs visā ekonomiskā situācijā šobrīd esam tur, kur mēs esam, un ideāli izlietojumu es domāju, ka mēs neatradīsim vispār. Ģenerālsekretāre, kura praktiski rīkojās ar naudu, uz telefona zvanu neatbild un arī uz federācijas kopsapulci neierodas. Šobrīd no amata viņa ir atkāpusies. No valdes neviens nesot gatavs runāt, bet Izglītības ministrijā atbild, ka viņi nevar koriģēt naudas izlietojumu, savukārt iesniegtās tāmas ir atbilstošas. Vai ir attaisnojama parādu, iepriekš izveidojušos parādu sekšanu par šo naudu? It kā nebūtu attaisnojama, bet tās arī federācijas kompetences, kā viņi to uzskata, kas viņiem primārs tur ir. Valdība 25 000 latu lielas prēmijas piešķīra arī Latvijas Vieglatlētikas savienībai par Aināra Kovala izcīnīto sudraba medaļu šķēpmešanā un Latvijas svarcelšanas klubu apvienībai par Viktora Ščerbāteha bronzas medaļu svarcelšanā. De facto noskaidroja, ka Vieglatlētikas savienība prēmiju tērēja šogad organizējot mācību treniņu nometnes Ventspilī, Spānijā un Portugālē, virkni sacensību un piedaloties starptautiskos čempionātos. Arī svarcelšanas kluba apvienība par valdības piešķirto naudu šogad organizējusi treniņu nometnes jauniešiem no visas Latvijas un piedaloties čempionātos. Šeit es arī saredzētu to, ka mums ir jāgatavo jaunieši izlasīt, ir jāgatavo superkrosi, kas brauc uz jau augstāka līmeņa sacensībām. Tas mums visi ir jāsaliek. Neaizmirstot to, ka mums arī trasēm visādāk vajadzīgi uzlabojumi. To visu saliekot kopā, tad
kaut kāds solīts pa solītim 4 gadu laikā mēs atkal varētu sagatavot, lai mums ne tikai ir tā augšējais daļiņš, tas Strombergs un pārējie, bet lai arī mums tas pamatiņš nāk, lai mēs varam skatīties 8, 16, 12 gadus uz priekšu. Riteņbraukšana un BMX šobrīd ir uz viļņa. Latvijas iedzīvotāji tos ierindojuši topa sporta veidu 7. vietā. Tā liecina SKDS veiktā aptauja. Tādēļ iespējams šis ir īstais laiks, lai ieguldītu naudu jaunu sportistu attīstībā. Bet, kā tikko redzējām, Riteņbraukšanas federācija domājusi citādāk.